Uz kuriem mēs virzamies? Armand, kā to sauc? Tagad tev ir jāsaka, jo es nezinu. Mēs virzamies uz Meridiānu. Uz Meridiānu. Jā. Māras tīkla nozīmīgu pieturas punktu. Respektīvi nulles meridiāns. Nulles meridiāns. Tā kā Greenwich ir nulles meridiāns vecajā sistēmā. Tad tagad mēs virzamies uz punktu, kurš nosaka, kurā vietā ir nulles meridiāns visam Māras tīklam pasaulē. Jā, un mums ir ļoti patriotisks prāts. Jā. Iet vaļā, karogs jau uzvilkts. Nu jā, nulles meridiāns, mēs varam būt vienlaicīgi ar vienu kāju austrumu puslodē un ar otru kāju rietumu puslodē. Jā, ja mēs pareizi nostājamies. Tikai tā līnija mums vēl ir jāiezīmē kaut kad, Daumant. Jā. Jā, lai varētu to klasisko foto, jā, vienu kāju austrumu puslodē, otru kāju, tā kā Greenwichā, jā. Jā, mums vajag. Pa vidu ir nulles meridiāns. Lūk, viņš. Tas arī ir. Īpašais punkts. Nulles meridiāns. Šis nulles meridiāns, ko mēs redzam kā piramīdu, viņš veidojies ir kaut kādā veidā laika gaitā šajā pasaulē. Vispirms par sevi deva zināt ugunsāderis. Šeit ir ugunsādera krustpunkts. Tad ugunsādera krustpunkta vietā ir ierakts liels, milzīgs laukakmens. Tajā laukakmenī ir simboliski ieviesta zīme. Un tā zīme, kas radās tajā brīdī, kad man teica, ka viņi tur jāieliek. Tā zīme ir dieva zīme, trīsstūrīts. Un viņi tika tur iekalt iekšā. Un viss pārējā piramīda veidojās ap to. Tas tā kā sega tik klāta. Akmeņi bija zinām, akmeņi ir no šīs teritorijas, viņi tika savest šeit un tika likta, ka pirmais slānis, tā kā tāda kūka. Un katrs akmens iegūlās tikai un vienīgi tajā vietā, kur viņš var būt. Tas tā diezgan mistiski, to var tikai pieredzēt, jo izstāstīt to domā, ka sabērs akmeņus un būs piramīda, tas tā nestrādā. Un katrs akmens atrod savu vietu, un tas aizņēma vairākus mēnešus šīs piramīdas būve, līdz tā kā viens slānis izdarīts, tad otrs slānis tiek ielikts, trešais, ceturtais un vispārējie. Un beigās viss iegūst tādu stabilu struktūru. Nu jā, reiz ir jāpiemina brāļu kaudzītes. Jā, man liekas, ka brāļiem kaudzītiem šis ļoti patiktu. Es teiktu arī, ka Krišāns Barons bija beigais joku plēsējs, un viņš visu laiku izdomāja visādus pekstiņus, kas viņš ir vai nav. Jā. Un ieņēma dažādas lomas. Tā kā, man liekas, tas arī viņiem patiktu mūsu tēvzemes aprakstīšanā. Iegūt jauns pols un meridiānus. Nu, Valdemārs vispār viss starā, jo viņš uzskata, ka Kolka ir Eiropas centrs. Nu, Ziedonis arī piramīdas uztaisīja Baronam un Valdemāram. Tā kā šitā ļoti līdzīgi ir Palpēdas piramīdē. Veltījums visai cilvēcei, visiem Latvijas iedzīvotājiem, latviešiem. Visiem klātesošajiem, klātnēsošajiem, redzamajām un neredzamajām būtnēm. Augstā dziesma, skāni, skāni, zilā zvaigžņu hausā, nemirstīgu dari mani tautas vīra eposā, aptver visu firmamentu, univerzums nu ir tavs, tēr pa violetu lentu, visus mūs, kad pīkols raus. Sajūts ir iedvesma sikt ārā korķus, visus ierobežojumus, šķēršus un blokus. Un man liekas, ka verās vaļā firmaments, es jūtu. Parādās univerzums. Nu, es teikšu, tas saviļņojums un piedzīvojums, kas šodien bija sakarā ar nulles meridiānu piramīdu, man pat šķiet, viņš ir lielāks par 8. pasaules brīnumu, vai ne? Kas mums ir pēdējais palicis. Jā. Mums likās, ka tās ir Eģiptes piramīdas, un tagad man šķiet, ka tomēr mums ir vēl viens, kas ir šeit, un kas ir Māras tīkla nulles meridiāna piramīda.
Labdien, mūsu ekspedīcijas 2. dienā. Šodien mums ir paredzētas 2 ziedoņa skaistākās vietas un 2 dižgari. Bet sāksim mēs varbūt ar tādu ļoti interesantu objektu Smiltenē. It kā tur ir nokritis meteorīts, bet nevar pierādīt, ka tas tieši ir meteorīts. Tāpat laikā tur ir milzīgākā bedre, kur bērni ir ierīkojuši sporta laukumu, un iespējams nākotnē teiks, jā, hei, tas bija meteorīts. Jo meteorīti ir ļoti, ļoti īpašas vietas, tādas enerģētiskas vietas, aizbrauksim, paskatīsimies, iefilmēsim, bet tas nav ne ziedoņa vieta, ne dižvieta, vienkārši mēs gājām ceļā ar baronu, atklājām un likās beigīns. Tad mēs dosimies uz Imanta Ziedoņa, vienu no skaistākajām Latvijas vietām, un tā ir Opekalna baznīca, kuras pamati ir augstāki nekā Pētera baznīca. Jā. Tātad mēs tagad dosimies uz Smilteni, uzliekam Smiltenes meteorītu, aiziesim nofilmēt, viņš ir vienkārši skaists, jūs redzēsiet. Otrā diena, jā? Otrā diena. Ne citurīt, bet palīdzi tūlīt man lielā elpa, elpa, kad lapas krīt un rudens zvaigznēs ceļas visa telpa. Šis ir tās saucamais Smiltenes meteorīts. Pasaulē ir vairākas vietas, kurās ir tiešām nokrituši meteorīti. Šeit zinātnieki un pētnieki ir pētījuši, un viņi nevar apgalvot, ka šeit ir nokritis meteorīts. Tāpat laikā tas ir ļoti kaut kas līdzīgs, kā tas varētu būt. Viņi izskata versijas, varbūt ledus notikuma kaut kas laikā noticis. Bet man liekas, ir baigi forši domāt par to, ka mums ir pašiem savs meteorītu krāteris Smiltenē. Un viņš ir brīnišķīgi skaists, bērni ir ierīkojuši futbola laukumu. Un jā, tas ir lielākais šāda veida veidojums Latvijā. Imanta Ziedoņa muzejs gāja baronu gājienu no Tartu vai Tērbats universitātes uz Dundagu. Tad, kad Krišjāns Barons bija jauns, tad viņš mācījās matemātiku, astronomiju, un viņš ir ļoti eksakts cilvēks. Un tas, kas mums ir tā kā jāpārtrauc domāt, kaut gan skolā mums to iemācīja, ka Krišjāns Barons ir staigājis pa Latviju un vācis tautas dziesmas. Nekad. Krišjāns Barons to nav darījis, un ko viņš darīja, bija tā, ka mums ir vēl viens dižcilvēks, un tas ir Krišjāns Valdemārs, milzīgs jaunatvietis, kas izdarīja ļoti daudz Latvijā 19. gadsimtā. Un viņš dzīvojot Maskavā, tajā laikā daudz latviešu dzīvoja Maskavā, rīkot tāds latviešu vakars, un viņš bija kaut kur padzirdējis, ka visā cariskajā Krievijā vāc provincēs tautas dziesmas. Un viņš izkārtoja, ka Fricis Brīvzemnieks saņem 1000 rubļus, kas ir milzīga nauda tajā laikā no cariskās Krievijas ģeogrāfijas biedrības, lai viņš varētu savākt tautas dziesmas. Un viņš, protams, rakstīja vēstules saviem draugiem, skolotājiem, kas bija izmācījušies skolotāju semināros, un arī pats brauc un vāca. Un vienā brīdī izveidojās tāda situācija, ka viņam bija sasūtītas vairāk kā 10 000 vēstules. Tas ir ļoti daudz. Un viņš nāca sūdzēties pie Krišjāņa Valdemāra, ir par daudz, un ko ar to visu darīt. Un Krišjāns Valdemārs teica matemātiķi baronu, vai jūs nebūtu tik laipns un neaiziet palīdzēt Fricim Brīvzemniekam. Un barons ieradās pie Friča Brīvzemnieka dzīvoklī, kur bija sakrātas tās vēstules, un viņš ļoti kaislīgi smēķēja. Viņš tad paņēma papirosu kastīti, satina cigareti, sāk smēķēt. Un tad viņš paņēma nākošo lapiņu no cigarešu paciņas, vienu vēstuli un uzrakstīja pirmo tautas dziesmu. Un pirmais dainu skapis ir cigarešu paciņa. Jā, tātad mēs redzam Nacionālā bibliotekā dainu skapi, un tur tātad ir cigarešu paciņa. Un tad viņš sāka domāt, kā visas sakārtot tās lapiņas. Tad lapiņa ir skaidrs, tā ir tā cigarešu, kur satina cigareti, tā tik liela lapiņa. Un tad viņš atcerējās savu skolotāju no Tērbats universitātes Aleksandru Šrenku, kurš bija sagatavojis skapi priekš dažādiem akmeņiem, kristāliem un tam līdzīgām lietām. Un viņš pasūtīja vienam vācu meistaram Maskavā, lai izgatavo tādu dubultskapi, jo viņš saprata, ka to tautas dziesmu būs daudz. Vienkārši salikt lapiņas skapī nav liela māksla.
To arī mēs mācētu, vai ne? Tā ģenialitāte Krišānam Baronam bija tā, ka viņš saprata, un tas ir Eiropas un pasaules līmeni ģenialitāte, ka tautas dziesmas ir no piedzimšanas līdz nāvei. Jo cilvēkam ir tādas būtiskas lietas, viņš piedzimst, tad viņam ir krustabas vai kristības, tad viņš iet ganos, skolā, tad viņš nolūko meiteni vai puisi, tad viņi apprecās, tad viņam ir bērni, atkal ir krustabas, un tad viņi dzīvo, briedums, un tad viņi nomirst. Vai ne? Un šis viss ir aprakstīts tautas dziesmās. Dažās valstīs ir tā, ka tautas dziesmas ir saliktas pēc dabas. Ābeles, līdakas, putni. Bet tas, ko Barons saprata, līdaka ir jauna meitene, ābele ir veca sieviete, liepa ir jauna sieviete, ozols ir vīrietis, vanaks ir vīrietis, ja, un tādā veidā viņš apraksta. Ir ļoti interesanti, ja saprot tautas dziesmu īsto būtību, tad ļoti bieži, tā kā līdzīgi kā Bībelē, ir Bībeles stāsti, kuri apraksta līdzības, kas nav par to, bet ir līdzība. Un arī tautas dziesmas ir līdzības, un ir ļoti interesanti uzzināt, kas īstenībā tautas dziesmās ir darīts. Nu, un šī gājiena laikā mēs gājām cauri šejieni, apmetāmies viesnīcā Meteorīts un uzzinājām, ka Smiltenē ir meteorīts, un bijām tik pozitīvi un forši pārsteigti, un man liekas, ka šī dēļ vērts atbraukt uz Smilteni. Pa Smilteni, un katrs Latvijas iedzīvotājs iegūtu, ja viņš nonāk šeit un sajust to, ko mēs tagad te jūtam. Jā. Un, protams, ja tas būtu kaut kādā veidā pielāgots mūsdienu sapratnēm un prasībām, tas būtu vēl jaukāk. Es domāju, ka ja tāds būtu konkurss, kur aicināt arī mākslīgo intelektu, ko varētu šeit uztaisīt tādu ikgadēju, lai visiem būtu interesi atbraukt, ja? Es domāju, būtu daudz ideju, vai kāda jauna spēle, ko var spēlēt, vai kaut kāda lasījuma. Meteorīts šeit, simbolisks, ne? Bet mēs, kad mūs aicinās uz atklāšanu, tad mēs būsim klāti, ja? Žaneta, ko? Jā, mēs obligāti mēs būsim klāti un aicinām visus apskatīt Smiltenes meteorītu. Jā. Nu, ko mēs tagad laižam tālāk? Mēs laižam tālāk Smiltenes novadā Gaujenā ir dzimis viens ļoti izcils cilvēks, tas ir Jāzeps Vītols. Jāzeps Vītols izmācījās Sanktpēterburgas konservatorijā un vispār nerunāja latviski. Nemaz. Un tad, kad notika tas sauciens, ka vajag palīdzību Latvijai, vajag būvēt konservatorijas un mākslas akadēmijas, tad Jāzeps Vītols atsaucās, lai izveidotu Latvijas konservatoriju. Un viņš iemācījās latviski no jauna. Jo viņš šeit dzīvoja, viņš mācīja tad krievu un vācu valodu, un milzīga pateicība Jāzepam Vītolam gan par daudzām dziesmām, gan par Gaismas pili, kas mūsu tur Gaismas pils ir tas, kas satur to mūsu šūnas kaut kādā latviskajā ģeometrijā. Ja mēs runājam par mūsu, protams, daudzi, bet Jāzeps Vītols Gaismas pils, tas ir ar ausekli, ar šo brīnišķīgo. Mēs esam ieradušies Anniņās par šīs vietas zinātnisko teorētisko pamatojumu mums līdz izstāstīja Žaneta, bet Anniņas mums ir kas? Jāzepa Vītola, profesora, Latvijas valsts konservatorijas dibinātāja, dzimtās mājas. Jaunā Latvijas valsts starpkara periodos, starp Pirmo un Otro pasaules karu, daudziem saviem dižgariem dāvināja ēkas, kurās viņiem dzīvot un radīt, un šo ēku pie Gaujenas pils uzdāvināja Jāzepam Vītolam, un viņš uzskatīja šo vietu par savu paradīzi. Un šobrīd māja, diemžēl, ļoti sliktā stāvoklī ir radīts jauns koncepts, ļoti moderns koncepts, kā varētu pārveidot šo muzeju, bet jau 5 gadus nevar atrast līdzekļu šīs mājas rekonstrukcijai. Ļoti ilgus gadus šeit notika arī tādi kori sabrauca un dziedāja Jāzepa Vītola kori dziesmas. Tur ir viena redzama skatuve, šeit arī ir viena skatuve. Jāzeps Vītols noteikti ir pelnījis vienu no skaistākajiem muzejiem Latvijā, jo viņš ir mūsu dižgars. Vītols apciemo Vītolu. Tad, kad Imants Ziedonis veidoja savu stratēģiju par Ziedoņu muzeju, viņš teica, ka pats svarīgākais ir vieta jaunradēji. Muzejs kā vieta jaunradēji,
ir iespēja jaunradīt Ziedoņu muzejā, ir iespēja jaunradīt Purvīšu muzejā, un, piemēram, ja šo vietu atjaunot un rekonstruēt, un šeit būtu vieta, kur jaunajiem komponistiem radīt mūziku, jaunām koradziesmām vai kādai simfoniskai mūzikai, tad es domāju, ka Jāzep Vītols gars viņus iedvesmot šajā paradīzē zemes virsū, radīt brīnišķīgu mūziku. Muzejs kā radošuma centrs radīšanai. Te nots būtu tikai jāpieraksta. Faktiski viņš jau te ir gatavs. Jā, viņš ir gatavs nots. Lūdzu, brauciet un pierakstiet. Jā. Bet kā Jāzeps Vītols, vai mēs varam teikt, ka viņš ir mūsu Latvijas un latviešu profesionālās mūzikas profesionalitātes pamatlicējs saistībā konservatoriju? Vai tas iet kopā šis stāsts? Viennozīmīgi ir tas, ka Jāzeps Vītols, pabeidzot konservatoriju Sanktpēterburgā, ieguva arī šo tātad mazo zelta medaļu, un viņš arī strādāja konservatorijā un saprata, kādā veidā konservatorija ir uzbūvēta un kādā veidā viņa ir jābūvē. Un viņu uzaicināja veidot konservatoriju Latvijā. Un viņš viņu izveidoja ļoti pamatīgu. Šiem cilvēkiem, kas veidoja Latviju, bija tādi ļoti spēcīgi, atbildīgi raksturi, darba spējas. Ja viņi ielika tādu ļoti lielu pamatu kultūras un vispār augstskolu veidošanā, kas tālāk jau veicināja visādu veidu, teiksim, jauno mākslinieku paudzes. Latvijā ir brīnišķīgi komponisti, un šodien Pēteris Vasks, kā starptautiski atpazīstams. Ļoti daudz komponistu. Mēs runājam par tādiem varbūt stūriem, dižgariem, kas ir kaut ko izdarījuši, lai ietekmētu procesus. Tad, kad runā par dižgaru, tad vienmēr jautājot, bet kurš tad ir dižgars? Ja? Kas ir tas vai ne? Un tas dižgars ir tādā varbūt Ziedoņa traktējumā, kas ir ģēnijs. Ziedoņa saka mazģēnija. Tas, kas mūsu ikdienā ietekmē, iespējams, pat mūsu ģimenē ir ģēnijs, ja, kurš mūsu ietekmē ļoti pozitīvi. Ir pilsētas ģēnijs, tad varbūt ir valsts ģēnijs, ja, un tad ir ģēnija, kas ietekmē pasauli. Un viennozīmīgi Jāzeps Vītols ir ģēnijs, kurš ietekmē Latviju un visu to profesionālās mūzikas attīstību. Izrādot cieņu dižgariem kā cilvēkiem, viņu dzīves vietām, viņu radīšanas vietām. Mēs izrādām cieņu arī garam, kurš ir avots tam, ko viņi rada un pieraksta kā cilvēki. Un izrādot cieņu garam, mēs saņemam svētību visai savai tautai, visai savai valstī un visai pasaulē. Jā, tātad Ziedoņprāt, mūsu pašapziņu veido mūsu Latvijas izcilie cilvēki, vai dižgari, vai ģēniji. Un mums ir ļoti svarīgi ikdienā runāt par saviem lielajiem dižgariem, un dižgaru vietām ir jābūt labi sakoptām, cilvēku apmeklētām. Šiem muzejiem ir jābrauc uz skolām, šiem muzejiem ir jāstaro, tām ir jābūt radošām vietām. Un tas ir tas, kas ir nepieciešams, jo tikai cienot šos lielos cilvēkus, savas saknes, mēs spējam cienīt sevi. Un tas, kurš ciena sevi, veido arī cieņpilnu sabiedrību. Es skatījos. Kur mēs esam? Mēs esam pie ļoti sena avota. Pie avota, ko dzērs arī Jāzeps Vītols un viņa ģimene. Un Jāzep Vītol, par tevi, lai tu atkal tiktu celts gaismā kā gaismas pilī. Kurš izpildījums mums ir vislabāk? Dziesmu svētki vienmēr ir vislabāk. Tas ir tas dziesmu Tas svētki. būs šodien. Tātad Jāzeps Vītols, Auseklis, latviešu visu laiku vismīļākā kordziesma, Gaismas pils. Un tikko jauniešu dziesmu svētkos tajā pamata repertuārā nebija iekļauta Jāzepa Vītola Gaismas pils. Viņa bija varētu orientēta uz jauniešiem un saprotam, tas ir ļoti forši. Un tāpat laikā, iedomājies, jaunieši, beidzās koncerts, jaunieši lūdzu Gaismas pili. Tas nozīmē, ka pat jaunieši to saprotīja, ka tas ir tik svarīgi. Un padomu laikos bija diezgan bieži, kad arī pēc koncertiem, kad neļāva Gaismas pili atskaņot, ja cilvēki nebaidījās un tik un tā.
Imantam Ziedonim ļoti patika tādas vietas Latvijā, kur tu redzi tā kā pāri. Jā, tas ir gan Sēlijā, kur ir pilskalni, gan Slīteres bākā, skatoties uz Kolkas ragu, gan arī šeit Apakalna baznīcā, kur tu redzi tā kā pāri tik tālu, un tas skaistums ir tik bezgalīgs. Viņš teica, ka jebkura skaista vieta ir kā muzejs. Tu vienkārši apsēdies un baudi skaistumu. Apakalna baznīca ir viena no augstākajām baznīcām Latvijā. Šo baznīcu šeit iedibināja Ernests Gliks. Viņš gan no sākuma bija uzcēlis koka baznīcu un pēc tam mūra baznīcu, bet arī acīm redzot Ernestam Glikam šī vieta likās ļoti, ļoti skaista. Pēc tam arī ieiesim baznīcu, es skatos, ir vaļā. Kas ir interesanti, ka šeit ir vēl viens kultūras piemineklis, par ko Latvijā mēs salīdzinoši reti runājam, un tas ir Strūves ģeodēziskais loks. Strūves kungs bija tātad Tērbats universitātes profesors, un viņš tātad iezīmēja meridiānu. Ja skatāmies, kur ir meridiāns, un viņš viņu iezīmē reālajā vidē. Ja, lai varētu tā kā, uz globus meridiānu redzam, ja. Un Latvijā ir tātad vairāki, kopumā ir tātad šie punkti, Apakalns un Ekupalsmane un tā tālāk, ja, kur tāds labi redzams ir Kruspilī, Jēkabpilī, Strūves ģeodēziskais, un viņš ir UNESCO mantojums. Mēs esam pie Apakalna baznīcas, iedomājieties Rīgā Pētera baznīcu. Tā ir 130 metrus augsta. Šī baznīca ir 230 metru augstumā, un tā ir visaugstākā baznīca Latvijā. Tātad mēs šeit, šajā baznīcā, esam vistuvāk Dievam. Imants Ziedonis mani atved šeit, lai parādītu skaisto skatu, un arī iepazīstoties ar baznīcas vēsturi, Ernests Gliks teica, ka šajā skaistajā vietā noteikti ir jābūt baznīcai. Ko iesim satikt Dievu visaugstākajā vietā Latvijā baznīcā. Zem tumsas koka, varenā tumsā, no lielā koka, varenā tumsā. Zem tumsas koka, varenā tumsā, no lielā koka. Šeit ir redzama un jūtama atbilde, kā un kur un kādā veidā savienojams tā saucamais pagānisms ar Kristus mācību. Lūk, šī ir senlatviešu un pagānu vieta, Ozoli. Un šeit ir Kristus baznīca, kas sauc mūs pie debesīm. Zeme ar debesīm tiek savienojuši. Vecā metode. Ar rokām, jā. Ar rokām, jā. Man pa viršu telefons, vēl teiksim, jā, pa virsu. Ir telefons. Šī fantastiskā Apakalna Baznīcas vieta tiek iesvētīta par skaistāko vietu Latvijā. Un spēka vietu. Jā. Lai top.